Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jūsu Lenovo ThinkPad X1 akumulators vairs neveic savu darbu, ir laiks to nomainīt. Šajā pamācībā mēs soli pa solim parādīsim, kā to izdarīt. Pirms sākam, ir svarīgi zināt, ka varat veikt bezmaksas diagnostiku, lai pārliecinātos, ka problēma tiešām ir akumulatorā. Daudzi servisi piedāvā arī iespēju saņemt ierīci pie durvīm, kas ir ļoti ērti, ja nevēlaties to nest uz remontdarbnīcu. 1. Sagatavošanās. Pirms uzsākt akumulatoru nomaiņu, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie rīki, skrūvgriezis, jauns akumulators un, iespējams, statīvs, lai nostiprinātu datoru. Atcerieties, ka ir svarīgi strādāt droši, tāpēc atvienojiet portatīvo datoru no strāvas un noņemiet visus perifēro ierīces. 2. Datora atvēršana. Pagrieziet datoru ar apakšu uz augšu. Lielākajai daļai Lenovo ThinkPad X1 modeļu ir skrūves, kas tur akumulatoru. Izmantojiet skrūvgriezi, lai uzmanīgi noņemtu šīs skrūves. Atcerieties, ka dažas var būt paslēptas zem gumijas kājiņām, tāpēc rūpīgi pārbaudiet. 3. Akumulātora noņemšana. Kad skrūves ir noņemtas, uzmanīgi paceliet akumulātoru no tā vietas. Bieži vien tas ir piestiprināts ar plastmasas klipiem, tāpēc uzmanīgi atbrīvojiet to, lai nesabojātu datora iekšējos komponentus. 4. Jaunā akumulātora ievietošana. Paņemiet jauno akumulātoru un ievietojiet to tādā pašā pozīcijā, kā bija iepriekšējais. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts un ka visi klipi ir fiksēti. Pēc tam pievienojiet atpakaļ skrūves, pārliecinoties, ka tās ir cieši pievilktas. 5. Datora aizvēršana. Pēc tam, kad akumulators ir uzstādīts, uzmanīgi aizveriet datora apakšu. Pārliecinieties, ka visi elementi ir pareizi novietoti un nav palikušas nekādas skrūves. 6. Testēšana. Tagad ir laiks pārbaudīt, vai viss darbojas pareizi. Pievienojiet datoru strāvai un ieslēdziet to, pārliecinieties, ka akumulators uzlādējas un ka dators darbojas pareizi. Ja viss kārtībā, esat veiksmīgi nomainījis akumulatoru. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, daudzi servisi piedāvā iespēju saņemt ierīci pie durvīm un sniegt piedāvājumu pirms remonta. Tas ļaus jums uzzināt, cik izmaksās akumulatora maiņa, pirms pieņemat lēmumu. Atcerieties, ka akumulatora maiņa ir svarīga, lai nodrošinātu jūsu datoru veiktspēju un ilgmūžību. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.